Labvakar visiem! Es šodien pie jums atnācu ar šādu brīnumu, ja tā var teikt. Mēģināsim likt masku sejas. Tā. Es viņu pirmo reizi likšu tā. Tātad 2 etapos. Mums ir divi šitie te. Viens ir pirmais etaps un otrais. Re, kur pat cipariņš ir 2 virsū. Tātad. Tā liftinga efekts visiem ādas tipiem priekš vīriešiem un sievietēm līdz 35 gadiem vienreiz vai 2 reizes nedēļā, pēc 35 gadiem, pirmās 10 dienas pārdienas vajaga, jā, vienu izlaižot, pēc tam, lai saglabātu efektu 2 reizes nedēļā. Tātad pirmais etaps, tas ir attīrošais, tā, ieapļojam, jā, šito pirmo etapu pirkstos un tad pa visu apļveida kustībām, pa visu seju, un nomazgājam ar tīru ūdeni. Tā. Tad otrs būs etaps, šitas te. Otrs etaps būs arī ar apļveida kustībām, pa šitām te pa zonām, kas te arī parādīts ir, jā, kā uzklāt. Tātad ne tikai uz sejas, bet arī uz kakla vajaga, ar pirkstiem, pa visām tām līnijām, uzklājam, jā. Tā, apkārt acīm mēs to nedarām, jā. Tuvu acīm tātad paliek tur. 20-30 minūtes, kamēr šitā otrā maska nokaltīs. Tā, un cik es zinu, arī tad it kā, nevajag ne runāt, ne kustēties, vislabāk ir atslābinoša seja mierīgi pagulēt. Tā kā 20-30 minūtes jūs mani neredzēsiet, kā es mierīgi pagulēšu. Un tad notīrām seju ar samitrinātu sponžu vai var piemēram ar šito pat laska, ar mīksto cimdiņu, jā. Līdz tīrs, jā, līdz seja ir tīra no maskas. Un pēc tam, protams, pēc otrā etapa, kad viss ir notīrīts, tad mēs serumu un vai krēmu uzklājam uz sejas. Arī vēlams, protams, kā rakstīts, arī Annirei. Jā, tā. Nu ko, sāksim? Nē, nesāksim. Man vajag novākt matus. Veikaliņā ir smuka matu lenta, ar kuru var savākt matus, lai ne uz sejas nekrīt, bet, es esmu pieradusi tā, pa vecam ar spraudi seķiem, bet, ja būtu īsāki mati, droši vien, ka varētu arī ar to lentu. Tas būtu labi. Tātad ņemam mēs šo te pirmo etapu, jā, viņš arī principā ir mazāks.
Un tāds, ļoti, ļoti šķidrs uz pirkstu galiem un sejā, nezinu. Man, protams, es pa tām līnijām nezinu, kā man te ies. Uzputot, laikam vispirms vajadzēja samitrināt seju. Man tā šķiet. Man tāda sajūta ir, ka viņu vispirms vajadzēja samitrināt. Varbūt ne. Nē, klājas labi. Viņu diezgan daudz ir. Bet viņu rakstīts ir, ka vajag pat uzputot uz sejas. Ir kakla zona. Tur būs šņākoņa. Es pie šitā te pieskāros pie. Tā. Jā, kur vairāk tur bišķi arī uzputojas it kā. Tā. Visu es tur būšu izspaidījis. Es bišķi pamēģināšu pirkstu galus sametrināt. Lai pie mikrofona nepieskarties. Lieku reizi, lai nav šņākoņas jums. Es bišķi pirkstu galus sametrināju. Jā, un tad viņš sāk arī putot. Bišķi. Vajag samitrināt. Arī labāk slīt. Kā jūs domājat, man seja būs tīra jau no visas dienas garumā? Es domāju, ka jā, ka es varu mazgāt nost. Tā kā es mazgāju nost, un es vēl paņemšu ar mīksto cimdiņu, lai tā būtu pārliecināta, ka tiešām es visur esmu notīrījusi, visu esmu nomazgājusi. Tā līdz tam, ka pilnīgi āda gurkst. Es saku, kā es ievēroju iepriekš, ka šito te, kā izmantojot šo cimdiņu, krēmi visi labāk uzsūcas un labāk arī iedarbojas. Pilnīgi var just un redzēt. Tā. Re. Tā, šito mēs tūlīt vēl izskalosim. Tā. Slaucīt tur nevajag, nebija rakstīts. Tur bija rakstīts, ka tagad ņemam mēs otro etapu. Tā, nevaru es aplēst. Jāpaņem ar šķēres. Tā, otrais etaps. Šitas te ir, viņš ir lielāks, kāds te arī šķidrs tāds. Šķidrumiņš. Un klāsim virsū. Tā. Kā tur rādīts no deguna gala uz visām smaržo. Ziniet, kaut kāda pazīstama smarža. Nezinu, liekas pazīstama smarža. Tāpēc zālēm, nē, kaut kur ļoti daudz nevar. Tā, šita no vaigu galiem uz augšu, jā, tā kā mēs gribam pacelt, jo viņš ir liftinga efekts. Jā, tā kā mēs gribam šite uz augšu visu pacelt, tad mēs arī ar kustībām rādam to ceļu, ka mēs uz augšu gribam visu pacelt. Viņa te ir ļoti daudz. Nezinu, es te vēl otru reizi likšu, vai? Tā. Jā. Kaut kas vēl. Viņa tā nebaidoties tīri tādā lielā kārtā var.
Tā dekoltē zona, vajadzēja matus labāk savākt. Nu, neko vairs. Roka ir netīra. Tā. Roka ir netīra. Tā acīm tuvu pārāk nē. Kaut gan es, man liekas, tāpat piebraucu. Jā, viņa te ir var pilnīgi kā riktīgu kārtu likt. Nu, tāpēc es ar kaut kur lasīju, ka viena meitene rakstīja, ka varētu varbūt pat 2 reizes uzklāt to masku, ka viņas te ir diezgan daudz, bet, nu, es domāju, ja viņa ir paredzēta tai vienai reizei, jā, Jūri, kur es uz kakla tā bišķi nepārāk būšu visa notaškījusies. Varēs nevien seju mazgāt pēc tam, bet tā ap lūpām, jo tur arī grumbiņas veidojas. Tā, vēl kaut kas ir. Vēl joprojām kaut kas ir. Nu, re. Tā. Un uz kakla. Uz kakla ar vajaga. Tā. Nu, tagad pēdējie štrihi kaut kur es te neesmu uzklājusi. Vai liekas, ka par maz. Jā, pēdējos šitos te. Nu, ko? Redz, kāda es te smuka. Varat pabrīnīties. Smarža nevaru saprast tiešām. Kaut kas pazīstams ir, bet nofiksēt nevaru. Bet nekas nepatīkams nav, jebkurā gadījumā. Man jau sāku just, ka sāk kaut kur bišķi savilkt. Tā, ka es uz 20-30 minūtēm no jums atvados, tā. Un pēc tam atnākšu, parādīšu, kā smuki savilkta seja man ir. Varēsiet novērtēt, kā notiek pēc pēc pirmās reizes, vai ne? Tā, ka, nu, tagad es eju atpūsties. Pusstunda ir pagājusi, es esmu atgriezusies, es nevaru parunāt, jo visa seja ir tā savilkta. Es biju atlaidusies gultā un mierīgi gulēju. Un tagad man liekas, ka tur grumbu ir vairāk, kā man bija. Nu, tagad es mazgāšu visu nost un pēc tam parādīšos vēlreiz. Es vispirms seju samitrināju ar ūdeni, tagad es varu vismaz parunāt. Jā, jau daļa kaut kāda nomazgājās. Un tagad tīrīšu. To šeit man vairākos piegājienos vajadzēs to visu. Atkal es pie mikrofona. Ja man mikrofons šoreiz izturēs šito uzmanību viņam. Jā, ļoti ar cimdiņu redz, ļoti labi iet nost viss. Tas ir ideāls variants, kā noņemt šo masku nost. Jā, uzreiz. Bet, nu, vispirms es samitrināju visu seju ar ūdeni. Re, kur negrib ne par ko. Vajadzēs visu to atkārtot, cimdiņu izmazgāt. Es jūtu, ka viņš jau vairs nav, tā pusē jau vairs nav tīra. Un jau ir maska pielipusi. Akre, kur vēl ap degunu. Kur vēl te laiks. Nu ko, nezinu par tām grumbām pēc pirmās reizes, protams. Bet, nu, seja sāda viennozīmīgi ir svaigāka. Tāda vairs nav pelēka, bet tāda rozīga vairāk, jā, tāda svaigāka. Kā atpūtusies, man vēl viņa ir jāpatīra, jo kaut kur vēl līp viss klāta. Bet, nu,
Nezinu, kā jums tur ir viss redzams. Jā, bet, nu, vēl es labi nomazgāšu un vēlreiz parādīšu. Nu, re, es esmu nomazgājusi sevi pilnībā. Jā, vairs no maskas nekas pilnīgi nekur nav palicis. Kā es arī teicu, ka vismaz man izskatās, ka man viņa ir svaigāka. Nu, par grumbiņām, varbūt sīkās grumbiņas kaut kur ir aizgājušas. Nezinu. Protams, es domāju, pēc vienas reizes diez vai tā uzreiz efektu ļoti var redzēt uz tām grumbiņām, bet sejas āda viennozīmīgi ir palikusi svaigāka. Tāda, kā būtu riktīgi bijusi kaut kur kurortā atpūsties. Un tagad es vienkārši sasmērēšu tā, kā ir vakars, es sasmērēšu ar nakts krēmu. Man redz kosmetologi tā atvainojiet par to, kā es to visu klāju virsū, tā es visu laiku to mikrofonu aiztieku. Jo es saprotu, ka es ne pa kādām līnijām vispārīgi gandrīz vai neiet runa, kā es to visu klāju virsū. Bet, nu, jā, sejas āda ir svaigāka. Nu, un tas taču ir labi, vai ne? Un pēc tam jau 8 reizes būs pagājušas, te jau es domāju, ka būs vēl nevien tāds efekts. Nu, ko, turpināšu. Es sevi pirms sāku šito procedūru sevi safotografēju visādos rakursos. Nu, un, kad pabeigšu visu šito kastīti iztukšošu, man te vēl, ojojoj, cik reizēm ir. Nezinu, vai es pārdienas, protams, to likšu, kā te bija rakstīts, ka pirmās 10 reizes manos gados jau vajag pārdienas, bet, nu, 2 reizes nedēļā es domāju, ka es pie tāda grafika pieturēšos, lai vismaz saglabātu efektu, vai ne? Tā. Nu, paldies jums par uzmanību, tā līdz nākošajai reizei.